Jēkabpilī pulcējās klavierspēles audzēkņi no dažādām mūzikas skolām, lai pierādītu sevi 8. starptautiskajā Arvīda Žilinska jauno pianistu konkursā. Katram skolēnam bija jāizpilda 3 skaņdarbi, no kuriem viens Arvīda Žilinska skaņdarbs, jo viens no konkursa mērķiem ir veicināt jauno pianistu un pedagogu interesi par Arvīda Žilinska klavieru mūziku. Šogad konkursā piedalījās 34 jaunie pianisti. Milena Černova savā vecuma grupā ieguva 1. vietu un spēcbalvu. Mūzikā var dzīvot, jā, un dzīvē nav tādu sajūtu kā pie klavierēm. Vai tu arī nākotni plāno saistīt ar mūziku? Jā, es plānoju mācīties Mediņa vidusskolā Rīgā. Ir ļoti forši spēlēt dažādus skaņdarbus, un tu vari izpaust sevi, tad spēlējot klavierus, un tas iedod gandarījumu, jo ir labi rezultāti. Piedaloties konkursos, jaunie mūziķi var attīstīt skatuves dotības, dzirdēt citu konkursantu sniegumu un uzlabot spēju tikt galā ar stresu. Tā ir ļoti liela pieredze. Tas izvingra manu uztraukumu, un tad, kad, piemēram, koncertos nav tik bailīgi uzstāties. Pārsvarā, jā, tā ir pieredze. Kā tev pašai šķiet, kā šodien tev gāja? Šodien es uzstājos ar tādiem skaņdarbiem, kuru es pirms tam neesmu izspēlējusi. Un varbūt uztraukuma dēļ man dažās vietiņās bija dažas nepareizas notis, bet es cerēšu, ka tas neko stipri neietekmēs. Žūrijas pārstāvji uzsver, ka viena no svarīgākajām prasmēm, kas būtu jāattīsta katram jaunajam mūziķim, ir spēja saglabāt mieru un rast risinājumu arī tad, ja uz skatuves gadījies kaut ko sajaukt. Nav būtiski, cik šis priekšnesums uz skatuves sanāk perfekts, jo nebat tas ir tas galvenais mērķis. Mēs esam dzīvi cilvēki, un mēs vienmēr jūtam un dzirdam, vai cik ir ieguldīts darbs, protams, bet pats galvenais, vai šis bērns vai vienalga arī pieaudzis cilvēks, ka viņš spēlē uz skatuves, cik daudz viņš saņem prieku no tā, ko viņš dara. Galvenais novēlējums, kad nesatraukties, ja arī kaut kas neiet pēc plāna uz skatuves. Tādas lietas var notikt, tas ir pilnīgi normāli. Jautājums, protams, ko mēs ar to darām, vai bērns tādām situācijām ir sagatavots. Konkursantus vērtēja pārstāvji no Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas un Nacionālās mākslu vidusskolas Emīla Dārziņa mūzikas skolas. Atšķirībā no citiem konkursiem, šajā žūrijai nebija iepriekš zināms, kuru izglītības iestādi pārstāv katrs dalībnieks. Man patika organizatoru šī nostāja, jo mums bija sagatavots vērtēšanas lapas, kur mēs redzējām tikai izpildītāju un programmu. Līdz ar to mazliet stereotipiski pieejot, ka tev nav šī informācija pieejama, tu pat varbūt sāc domāt, pieņemsim, kad bērni spēlē ļoti labi vai interesanti, no kurienes tas varētu būt. Un varbūt kādu laiku atpakaļ tas tā bija stereotipiski, ka noteikti šis bērns mācās, pieņemsim, Dārziņu skolā. Bet patiesībā ir arī konkursi, kur arī bērni nav no Dārziņu skolas un ir no citām pilsētām Latvijas un ļoti labi spēlē. Un ir pēc tam patīkami uzzināt, ja, kad jau, ka mēs zinām vietas un laureāts, ka izrādās šie bērni ir arī no citām Latvijas skolām. Šajā jauno pianistu konkursā Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu pārstāvēja 9 skolēni, kuri savās vecuma grupās ieguva 7 godalgotas vietas. Arī abas žūrijas piešķirtās spēcbalvas saņēma Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.